Čau, man mīļie. Sveiciens visiem. Nu ko, pastāstīsim, kā mēs braucām te uz Turciju. Visiem jau ir zināms. Vismaz tiem, kam ir zināms, ka mēs taisījāmies braukt uz Turciju, dzīvot. Vismaz kādu laiku. Un tavu ceļu mēs veicām ar mašīnu. Elita pie stūres. Suns pa vidu, kā šeit. Un es pa stūri man. Nu, ceļš bija gluži gan grūti. Ja? Katru dienu 1000 kilometru. Polija, Čehija, Slovākija, viss bija ok. Ungārija arī bija labi. Sākās Rumānija, Bulgārija. Tas bija neliels šausmas. Serpantīns, ceļš viena josla uz vienu pusi, otru uz otru pusi, šaurs, fūras nāk pretīm un aiz muguras, braukšanas ātrums samērā liels, tad vēl robežas. Robežas tie ir vienkārši izrādījās. Vienīgais, Rumānijas, Bulgārijas robeža, kur bija pa pilnām fūras. Viņš vienkārši nezinu, cik kilometru Vairāk kilometru garumā stāvēja fūras uz robežas, un tu pa to vienu joslu ceļu manevrēji starp fūrēm, kas stāv vienā virzienā, un pretējā nāk pretīm tev. Jā. Labi, tas viss būtu ļoti labi, to mēs visu veicām, aizbraucām līdz Turcijas robežai. Turcijas robežu var teikt, ka šķērsojām samērā viegli, neviens pa mums tur neinteresējās, par Nikiju neinteresējās vispārība neviens, ne pasi, ne to, ka mēs vedam suni, tas viņu neinteresēja, mums iespieda robežu zīmogu pat uz mums neskatoties. Bišķiņ sagādāja problēmas green card, kura man bija, kur es biju nopirkusi un noformējusi jau Latvijā. Vienalga aizsūtīja it kā pirkt green card, bet, laikam tur tas vīrietis, kas tur sēdēja, muitnieks, saprata, ka viņa ir. Mūs aizsūtīja atpakaļ uz bagāžas kontroli. Tad es muitniekam piesējos, kad es gribu iziet luggage kontroli, lai varētu braukt tālāk. Daļ tā, kad laikam es ļoti viņam uzmācos. Viņš atmetā roku un teica, lai es braucu prom. Tā arī aizbraucām. Turcijā ceļi ir ļoti labi. Viņi gan pārsvarā visi ir maksas ceļi. Vienīgā tāda neliela problēmiņa bija ļoti lieli kāpumi kalnā. Kalni bija tādi, ka tur pat ziema augšā bija. Ka mūsu mazā mašīnīte atspērusies no visiem spēkiem velk augšā, bet ātrums ir 70-80 km/h. Toties ripot lejā no kalna, kāja jātur uz bremžu pedāļu, jo viņi ieskrienās līdz 150-160 km/h. Labi, ok, viss tas ceļš mums aizņēma 4 dienas, 4. dienas pēcpusdienā mēs jau bijām savās jaunajās mājās. Protams, ka savā dzīvoklī mēs uzreiz nedzīvojām, jo viņu vajadzēja iztīrīt, bet mēs šī pašā savā mājā, mūsu pašu stāvā, tikai viens dzīvoklis bija starpā, mēs uz 6 dienām noīrējām. Tas bija ļoti labi, jo mēs varējām pa vakariem nākt tīrīt māju, pa dienu mēs braucām, pirkām sadzīves tehniku, pirkām mēbeles, skraidījām pa veikaliem, tad mums vēl bija arī formalitātes jānokārto, uzreiz nākošajā dienā mums lika braukt, pieslēgt elektrību, ūdeni, arī viņu vietējā pašvaldībā izņemt kaut kādu iesniegumu. Jā, jo vajadzēja kārtot uzturēšanās atļauju. Jo uzreiz mums firma piedāvāja kārtot uzturēšanās atļauju. Cepuri nost firma ir augstā līmenī, jo viņi paši
mūsu vietā nopirka visas apdrošināšanas, Ivaram veselības apdrošināšana nebija vajadzīga. Man viņi nopirka uzreiz uz 2 gadiem, kas maksāja 8000 liras. Viņi paši uzreiz uztaisīja arī apdrošināšanu pret zemestrīcēm, jo, kā zināms, 2 gadu atpakaļ Turcijā notika ļoti stipra zemestrīce. Jā, un tad tas viss jānodrošina nomlinot mājas. Jā. Veiksmīgi pieslēdzām gan ūdeni, gan elektrību. Gribējām gan viņu visu slēgt uz Ivara vārda, bet tā kā Pieslēdz uz elites. elitas tur, man laikam turkiem rakstās vieglāk visu pieslēdz uz maniem. Uz maniem bija apdrošināšana zemestrīcē. Jā. Un, tā mēs Tā mēs lēnām sākam te Ap 1. aprīli mēs sākām dzīvot savā dzīvoklī. 31. marta vakarā mēs tā kā pārvācām visas mantas. Mums bija tikai gulta un tehnika dzīvoklī. Mēs vēl nopirkām arī galdiņu un 2 krēslus uz balkona. Tā kā mēs varējām ievākties un jau tā kā dzīvot. Jā, bet tā pilnvērtīgi mēs sākām dzīvot no 1. aprīļa mūsu dzīvoklī. Pagaidām mūs tā kā visi apmierina, visi ļoti labi. Jā, Nikuts arī jau ir apradzis, jo dzīvoklis smaržo jau gan pēc viņas, gan pēc mums. Svešas smakas te nebija, jo dzīvoklis pilnīgi jauns. Tā mēs tā kā pamazam sākam pierast. Ar mašīnu 3 reizes es esmu aizbraukusi uz vietējo pilsētiņu Zardamli, kas nav īpaši tālu no mums. 6 kilometri, jā, tas ir kaut kādas 15 minūtes, ko braukt. Tur ir samērā normāli. Bet mums arī bija piedzīvojums šo pirmdienu. Mēs braucām uz Mersinu, mums vajadzēja aizbraukt uz veikalu fórums. 30 km līdz centram. Aizbraukt uz veikalu fórums, nopirkt aizkaru stangas, pašus aizkarus. Uz turien mēs aizbraucām pusstundā, ideāli navigācija mūs aizveda nekļūdīgi uz pašu veikalu, uz veikalu stāvvietu, mēs iebraucām vienkārši superīgi. Labi, mēs visu nopirkām, visu, ko mums vajadzēja, mēs nopirkām, gan štangas, gan aizkarus, visu ielikām mašīnā. Tagad priecīgi, laimīgi brauksim atpakaļ mājās. Un navigācijai kaut kāds gļuks notiek, navigācija mūs 3 reizes ved uz vienu un to pašu vietu un visu laiku nepareizi, mēs nevaram izbraukt no tās Mersinas. Vienkārši turki ir pārtaisījuši ceļu uzlabojuši un tajā tur rotācijas aplis. Rotācijas apaļa vairs nav, tur ir šosei pa taisno, tur vienkārši fiziski nevar nekādīgi pagriezties pa kreisi. Un tā ir mūsu veiksmīgi, 3 reizes aizdzina uz turieni, kamēr viss apnika un pagriezāmies un braucām pretējā virzienā paši. Jā, tad arī izbraucām. Ja turp ceļš mums aizņēma pusstundu, tad atpakaļ mēs braucām stundu. Tāpēc, ka mēs riņķojām pa vienu un to pašu vietu 3 reizes. Jā. Nikucītim, patīk iet ārā staigāt, viņai te draudzenes kazas, kuras viņa no rīta pieiet pie žoga, uzrē visas kazas, nāk uz viņu skatīties. Jā. Nikucītis arī bradā pa jūru, ļoti viņai patīk staigāt pa promenādi. Mums pašiem tā īsti sauļoties, atpūsties pagaidām vēl nav bijis laika, bet vakar mēs gan uz kaut kādām 1,5–2 stundām aizgājām uz pludmali, pasauļojāmies. Ivars pat nopeldējās. Tā. Tas arī apmēram tā būs. Vēlāk, tālāk sāksim visu pakāpeniski rādīt. Bet pagaidām sāksim ar to, kā mēs braucām. Tik braucām, tur vairāk būs tas, ko mēs tur redzējām pa ceļam. Varēsiet apskatīt apmēram, ko mēs tur, kā tas brauciens apmēram bija. Pagaidām tas būs viss. Tiksimies vēl. Sāksim mūsu braucienu. Visi mašīnā. Ieskaitot Soni, visi vietā. Lēžam lēnā garā.
Tur neliela apstāšanās. Hotels. Uzskaidīgs hotels. Un tur pus ielē tāds pats. Izbraucam cauri ritīgam liekum, bet vismaz paldies Dievam, tuvojas Zemnieku Naudas ielā. Tas ir vēl labāk nekā ja te būtu tie zemnieki, te mums būtu vispār vāks uz ezeru. Bet tā liekas ierakstamies laikā. Ārā gan ir tāds siltais un lietas visu laiku līdz. Bet neko. Kārtībā. Vēl nedaudz būsim galā. Vēl pišķiņi. Nav atsevišķi vakarā un esam klāt, reku mūsu hotels. Te apkārt. Baznīca. Parks. Nu tā, veiksmīgi esam tikuši klāt. Nu kāds mums numurs? Ekonom. Budžet normāls. Pavisam normāls. Mēs ir tā nedaudz izkrāmējām. Priekš ekonom. Smaržo labi. Es vēl nepatīk, nezinu. Televīzors. Rumānijas numurs. Motels. Bet priekš motel ļoti labi. Jā, Luks numurs skatās. Luks numurs skatās. Vans istabre. Ko tāds jautājums? Tā? Tā, ko? Vēl mēs lāmu. Nikī, to halu nevar aprakt. Un kur tie kauls palika? Kā? Kur tas ir? Kas šīs?
Kur? Ciemats. Kaut kā negribētos tā dzīvot, tev šosei iet garām līdz ar logiem.
nogulēt.
metriem nedaudz pa labi. Jā, tur zem tā tilta. Jā. Zem tiltas. Jā. Iekšā tas pirms vēl zeltinās mājas. Mums māja. Jūsu galamērķis atradīsies kreisajā pusē. Pēc 600 metriem pagriezieties pa labi. Pēc 100 metriem ieradīsieties savā galamērķī. Kur ir galamērķis? Esat sasniedzis galamērķi.